Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti Latvijas Rādio 2 ēterā, šeit Lasām laiks un Dzintars Tilaks. Raidījumā šoreiz par Ričarda Rora grāmatu Kailā tagadne, par Žana Žaka Ruso traktātu par sabiedrisko līgumu, arī par romānu, kuru īpaši novērtēs daļā dzimuma lasītājas Šanhajas meitenes, autore Lisa Sī. Bet atziņu un citātu cienītājiem grāmata vārds vārdā. Savukārt jaunajiem lasītājiem latviešu autores Guntas Krūmiņas, Puķīša Ginesa, Raibu Raibā dzīve. Ar grāmatām iepazīstinās literāte, apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāja Kristīna Ilziņa. Raidījuma noslēgumā piedāvāsim radošu konkursu klausītājiem. Labvakar, visi, kas mūs klausās. Šis, protams, ir Lasām laiks. Un Lasām laika pirmā grāmata ir šeit mums uz galda, bet es tev lūkšu pastāstīt mazliet, kas ir grāmatas autors Ričards Rors. Vienā vārdā sakot, Ričards Rors ir mistiķis, bet paplašinot, kristīgais mistiķis un viens no tiem cilvēkiem, kas bija autors grāmatai Eneagramma, 9 dvēseles sejas. Un pats Ričards Rors par mistiķu saka, par mistiķu definīciju, ka mistiķis vienkārši ir tas cilvēks, kurš ir kādu mācību izpratis līdz savas dvēseles dziļumiem. Tu vēl nepiebildi, ka viņš ir arī franciskāņu mūks. Tas padara vēl interesantāku viņa personību. Un tomēr, kas ir atrodams šajā grāmatā ar nosaukumu Kailā tagadne? No vienas puses tās varētu dēvēt par kristīgām esejām, no otras puses tā ir tā kā mācība par to, kā dziļāk izprotot sevi un attiecības ar Dievu, var mainīt savu domāšanu. Un mainīt domāšanu tādā ļoti pozitīvā nozīmē, manuprāt, mainīt tik tālu, lai spētu nonākt garīgā līdzsvarā ar sevi, pasauli un radītāju. Vai šī grāmata patiesībā nav vispār tāds pozitīvismu lādiņš mūsu lasītājiem? Man jau šķiet, ka gandrīz ikviena kristīgās literatūras grāmata ir pozitīvas domāšanas lādiņš. Pirms šī ieraksta tu teici, ka grāmatā Ričards Rors pētījis varbūt attieksmi pret Dievu un secinājis, ka bieži vien Dievs mūsu acīs ir tāds bargais vērotājs, sodītājs. Es teiktu, tāds vecā kaluma skolotājs stingrs. Jā, starp citu teologs Juris Cālītis kādreiz mums lekcijās mēdz atkārtot tā jau pilnīgi sirdīgā balsī, cik Cālītis vispār spēja būt sirdīgs. Viņš teica, Dievs nav ļaunais tēvots suldis, kas pagrabā ir noglabājis moku rīkus, lai spīdzinātu katru grēcinieku. Dievs ir mīlestība. Un arī Ričards Rors runā par to pašu. Par to, ka ļoti bieži mēs aizmirstam un Jēzus teicienu mīliet savu tuvāko kā sevi pašu, varbūt īsti nespējam īstenot tāpēc, ka mēs arī sevi pašu nepazīstam, nemīlam. Kā pret sevi, tā pret Dievu, jā. Un pret citiem. Tieši tāpat pret sevi, pret citiem, pret Dievu. Prasīt, paģērēt, gaidīt, vai tikai kaut kur nebūs kāda kļūda. Solis pa labi, pa kreisi no iemītās takas un būs slikti. Bet Dievs ir mīlestība, saka Ričards Rors, un man šķiet, ka šī grāmata ir vienkārši nepieciešama tajos brīžos, kad mēs prasam par daudz gan no sevis, gan no citiem, gan arī no Dieva. Bet tagad grāmata no cita plauktiņa varētu tā, ja mēs pievēršamies franču domātājiem, pievēršamies kādam traktātam, pievēršamies, zināmā mērā, arī vēsturei.
Un tātad nopietnās sadaļa joprojām lasām laikā. Kas tā par tumšu zilo grāmatu rokās tev? Man gribas sākt ar vārdiem no franču valodas tulkojusi Irēna Auziņa, jo man šķiet, ka tā ir arī tāda kvalitātes zīme tulkojuma un ne tikai pašam tekstam kā tādam. Es domāju, ka Žans Ruso arī piekrīt tam, ka labi vien ir, ka Irēna Auziņa bija tā, kas tulkoja. Jā, un tā tad tikko latviešu valodā ir iznācis Žana Ruso traktāts par sabiedrisko līgumu, jeb politisko tiesību principu. Grāmata, kas oriģinālā ir iznākusi apgaismības laikmetā, tātad teju vai 300 gadu veca. Tagad mūsdienās, kas būtu īstais adresāts lasītājs, topošais politologs, politiķis? Vidusskolnieki, pirmkārt, man liekas, jo sabiedriskie procesi tomēr ir tāda lieta, kas ir svarīga ikvienam no mums. Mūsdienās, kad ir demokrātija, kad mēs visi piedalāmies vēlēšanās, kad mēs visi, vismaz internetu komentāros esam gatavi pamācīt jebkuru, kā vadīt valsti, kurš ministrs ir gudrs vai nav un kāpēc, un ko mēs visu varētu izdarīt. Tad lūk, lai sniegtu šādu veidu pamācības un tās būtu kaut mazliet pamatotas arī kaut kādās zināšanās, tad šīs te Ruso traktāts varētu būt viena no tām lietām, ar ko sākt. Bet, protams, jebkuram studentam, kas studē humanitāros priekšmetus, vai tā būtu jurisprudence, vai politoloģija, vai žurnālistika, kā tagad saka, komunikācijas zinātnes, kā noslēgumā raksta politologs Ivars Ījams, jo viņš ir šīs grāmatas pēcvārda autors. Žana Ruso darbi vispār ir tādi, ko var citēt teju vai ikvienas politiskās partijas vai politiskā virziena pārstāvji, un katrs tajā var atrast kaut ko tādu, vai no kā pamācīties, vai ko ņemt vērā. Krāsmatai tapt, kad atverās dziedoši kauli un durvis uz prombūtni skrapst, un durvis. Nāves, trīs saujas jau pagalvī ceļ. Es iegrieztā pasaulē stāvu, un nogriezts ir atpakaļ ceļš, un nogriezts. Savākt vairs vienu vietu, un krūtīs liktenis tiesa taisnā, bez galvārda projām iet, bez galvārda.
bārni ap silto muti sakļautās, ka putnu ligzdu tevī pārnest. Man šonakt atļāvis kaut kas, man šonakt. Lasām laiks. Turpina skanēt lasām laiks. Raidījumā vēl par kādu romānu, kurš īpaši varētu likties daļā dzimuma lasītājām, par grāmatu, atziņu un citātu kolekcionāriem un par jaunāko grāmatu mazākajiem lasītājiem. Saruna joprojām ar literāti Apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Ilzīti. Lasītāji līdz šim jau ir iepazinuši ķīniešu izcelsmes amerikāņu rakstnieci Lisu Si, kaut vai varbūt lasījuši viņas romānu Sniega roze un Slepenais vēdeklis. Te nu atkal Lisa Si. Šajā gadījumā arī uz grāmatas vāka autors vārds ir krietni izcelts, un šobrīd romāns ar nosaukumu Šanhajas meitenes. Kas ir Šanhajas meitenes? Vispirms pastāst, lūdzu. Šanhajas meitenes ir divas jaunas, jaukas māsas, kuras strādā par skaistajām meitenēm, kā pirms Otrā pasaules kara Šanhajā dēvēja modelis. Viņas ir veiksmīgas, viņas nāk no labas ģimenes, viņu vecāki ir diezgan bagāti, mamma, protams, nestrādā, bet tētis ir Šanhajā rikšu īpašnieks, daudz rikšu īpašnieks. Meitenes, kuras sapņo būt slavenas, bagātas un vienmēr jaunas un skaistas. Taču kādā jaukā vai ļoti nelāgā dienā tētis ierodas mājās un savām visnotaļ brīvdomīgi audzinātajām meitām saka: tā, mīļās, jūs izejat pie vīra, abas divas, jūs iepazīsieties ar saviem vīriem un vīra tēvu, jo jūsu vīri būs brāļi, jūs netiksiet šķirtas, bet jūs brauksiet dzīvot uz Ameriku. Meitenes, kas visu savu apzinīgo mūžu pavadījušas kā lolotas, lutinātas princeses. Meitenes, kuras nevienā brīdī nav vēlējušās tikt izdotas pie vīra šādā veidā, kuras rietumnieciskas savā domāšanā un uzskata, ka mīlestība ir tas, kādēļ iziet pie vīra, protams, ir noskaņotas pretoties. Un tas ir tāds ļoti skarbs brīdis Šanhajas un arī pasaules vēsturē, jo viss šī saruna notiek īsi pirms Japāņu iebrukuma. Un māsas, vēlāk uzzinot sarunas gaitā, ka tēvs ir nospēlējis visu savu mantu, tai skaitā arī meitas. Viņas gan piekrīt precēties ar šiem te zelta kalna vīriem, kā tos sauc, jo tie ir ķīniešu cilmes puiši, kas ir jaunībā aizbraukuši uz Ameriku, kļuvuši tur bagāti, un kā tēvs saka, jums piederēs milzīgas mājas skaistā rajonā ar skatu uz San Francisco līci. Bet vai tā notiek? Nu, lūk, vai tā notiek. Šanhajā iebrauc Japāņi, un svaigi apprecētās māsas izmanto izdevību un aizbēg. Viņas dodas tālāk uz Ameriku, jo tā ir vienīgā iespēja, kā palikt dzīvām, un tā nu māsas ir ceļā uz Ameriku. Un mēs visi esam dzīvojuši ar tādu pārliecību, ka Amerika ir tā brīnišķā brīvības sala, kur jebkurš emigrants, kas tur nonāk, tiek laipni sagaidīts. Viņš tur spēja no jauna uzbūvēt savu dzīvi un kļūt, ja negluži pat prezidentu vai ugunsdzēsēju, kas, tomēr emigrantiem Amerikā nedzimušajiem nav ļauts. Tādu par jebko citu. Taču Amerika nevienmēr ir bijis tik brīnišķīgs tautu kausējamais katls, kā tas tiek pasniegts šodien. Un tā kā Lisu Si pati nāk no gan jauktas ķīniešu ģimenes, viņa nodarbojas ar tādu diezgan īstu dzīvju pētījumiem, un pēc šīm īstajām dzīvēm raksta savus romānus. Kā lasītāji par to varēja pārliecināties jau lasot Sniega rozi un Slepeno vēdekli, kas bija veltīts sievietēm Ķīnā.
Es tev tieši gribēju jautāt, jo man neskādēļ radās uzreiz, jau pēc šī atstāsta radās dokumentalitātes sajūta kaut kāda. Jā, un lai gan tas neapšaubām ir, visi Lisas Sī darbi ir romāni, tie nav gluži dokumentāli darbi, jo viņi ļoti, ļoti cenšas piedot šai dokumentalitātei arī tādu īstumu caur varoņu raksturiem, caur varoņu ciešanām, caur varoņu mīlestību, caur visiem tiem pārbaudījumiem, kam cilvēki ir spiesti iet cauri, nonākot jaunā zemē un nebūt netik draudzīgā. Tomēr rakstniecei ir arī vēl viena tāda īpaši pievienotā vērtība viņas romāniem, un tā ir tāda spēja iejusties savos varoņos un par pamatu ņemot šo te dokumentalitātes karkasu, radīt it kā pavisam īstu cilvēku, pavisam īstas dzīves. Joprojām Šanhais meitenes ir arī, manuprāt, ļoti sirsnīgs un skaists sieviešu romāns. Romāns par sievietēm, kādas viņas ir savā dziļākajā būtībā. Un tie, kam patīk sniegroza un slepenais vēdeklis, domāju, ka būs sajūsmā arī par Šanhais meitenēm. Lasām laiks. Tā
tā, tu šobrīd šķirsti šo grāmatu, un tur ir bezgalīgi daudz, ko varētu citēt. Bet kā būtu pareizi pateikt? Aforismi, citāti, atziņas, gudrības. Tādu grāmatu ir bijis bezgala daudz, tie salikumi. Es kādreiz esmu ievērojis šādas grāmatas, skatoties, jo man ļoti patīk kādreiz atrast, uz, kā mēs sakām, uz dūlo atšķirt kaut ko, ja? Un tajā dienā tev izrādīsies, ka tam ir kaut kāda nozīme. Zemteksts varbūt, ja? Kā būtu pareizi teikt par šo, tās ir atziņas? Citāti un atziņas ir rakstīts uz grāmatas vāka, bet grāmatas nosaukums ir vārds vārdā. Un vārds vārdā var teikt arī par precīzu citātu, kurš ir no kāda konteksta izrauts laukā. Un, kā es saprotu, šajā gadījumā tie ir dažādu rakstnieku un domātāju darbu mazi citātiņi, krikumiņi. Ja? Jā, un šī grāmata ir pilnīgi 100% tapusi tādēļ, ka lasītāji to ir vēlējušies. Jo ļoti bieži mums veikalu vadītāji un pārdevēji zvana uz apgādi un saka, mīļie cilvēki grib šādas te grāmatas mums regulāri 2-3 reizes dienā ienāk un saka, vai jums nav kas jauns šai jomā? Kā tu domā, ko lasītājs dara ar šādu grāmatu? Nu ne jau taču ņem rokās un tā no viena gala līdz otram tā lēnām lasa kā romānu, nu ne taču. Mums bieži vien cilvēki saka, ka šos te rakstā apsveikumu kartītēs. Lūk, jā. Un, vienkārši mēģina iegaumēt, lai vienu otru, teiksim, tādās reizēs gadījumos, kuri mēdz atkārtoties. Un tad cilvēks jau attiecīgai situācijai gatavojās, lai varētu vienkārši tā brīvi no galvas kādu jauku citātu pateikt. Jā, un es jau atceros vēl tos laikus un arī pati piederēju pie tiem, kas lasot kādu romānu vai arī dzejoļu krājumu mēdz kladē izrakstīt. Nu, kurš tā nav darījis, jā? Nu, zini, jā, vispār jā, šobrīd to varētu saukt par tādu SMS sērgu vai arī Facebookā. Facebookā šobrīd notiek ļoti skaista dalīšanās ar dažādu autoru, dažādiem citātiem. Un te es uzšķiru ļoti skaistu arī teikumu. Atklāsums ir kā autobusi. Stundām ilgi nav neviena, tad nāk vairāki uzreiz. To ir kāds mūsējs rakstījis, ne? Es jau tikko aizšķīru un vairs nepateikšu, kas bija šī burvīgā citāta autors. Klausies, bet man ir priekšlikums, paspēlēsim, mēs pieņemsim, iedomājies, ka tev ir jāuzšķir kaut kas tāds, kas šo laiku, piemēram, šo nedēļu vai šo dienu tu īpaši raksturo, vai tas tev ir aktuāli, ja? Ņem uzšķir tā un pasaki, kurā lapas pusē tas, kurš pēc kāds. Es vienkārši ņemšu un uzšķiršu, un pie 52. lapusē 5. teikums no augšas ir ieņemot necienīgu nostāju. Cilvēks sniedz ekstrēmistiem vārdos neizteiktu atbalstu. Lūk. Kā tas varētu uz tevi attiekties? Klusēšana un stāvēšana malā. Jā, man liekas... Tu un malā? Jā, es esmu no tiem, kas cenšas malā nestāvēt. Un kas ir tā vārds? Klausies, ko esi uzšķīri. Vispirms tur ir rakstīts tāda sadaļa, grāmatas, un es uzšķīri izvēlējos otro, jau domādos pie sevis, ka tas būs numur 2, un tur ir rakstīts tā. Ir svarīgi nevis tas, cik daudz tev grāmatu, bet cik tās labas. Tātad svarīgi nav, cik daudz jums ir grāmata, bet ja jums ir grāmata vārds vārdā, citāti un atziņas, tad tur jūs varat pasmelties ļoti daudz gudru izteikumu un izlikties, ka esat izlasījuši visas tās daudzās grāmatas, no kurām šie izteicieni ir izvilkti. Zvaigzne ABC iesaka.
Tu zini, kādā veidā mēs esam lauzuši lasām laika tradīcijas? Nē, bet tad mēs esam kaut ko lauzuši. Jā. Ja vien ir kāds mūsu autors, tad mēs to parasti ar to sākam tieši raidījumu. Bet šoreiz būs tā, ka tas jau tā kā pie beigām, bet tas nav ar sliktu domu. Vienkārši parasti raidījuma beigās mēs visbiežāk runājam par bērnu grāmatām. Un šī ir pati jaukākā, pati raibākā no šīs dienas grāmatu klāsta Puķīša Ginesa Raibā dzīve, kuras autore ir mūsu paša latviešu rakstniece Gunta Krūmiņa un māksliniece Agija Staka, kas ir zīmējusi Puķīti Ginesu, viņa jauko ģimeni, klases biedrus un pārējos draugus, radus un paziņas. Dīvaini, ka Puķītim vārds ir Gines. Nu jā, tad, kad Puķītis izšķīlās, ne viņa vecāki, ne krustvecāki lāgi nevarēja saprast, kādu vārdu varētu dot tik skaistam, tik talantīgam un gudram, kāds viņš neapšaubām izaugs, Puķa bērnam. Krustāvam bija doma, ka mazo puisēnu varētu saukt par Jāni, bet tas nepatika nevienam no radiniekiem. Krustmāmiņai savukārt piemīt tāda indeve, kā pierakstīt dažādus skaistus vārdus uz maziem papīrīšiem un nesāt tos līdzi somā un kabatās. Un tad viņa bija izvilkusi čupu ar ļoti dažādiem papīrīšiem, bet tas vārds, kas viņai pašai patika vislabāk, bija mikseris. Tas arī nepatika nevienam no puķiem. Pie vārda došanas ķērās tētis, kurš atcerējās, ka toreiz, kad piedzima viņš pats, viņa krustvecāki bija atnesuši sarakstu, kas bija tik garš, ka ar to varēja vairākas reizes aptīt māju. Un, lai gan pats saraksts pilnībā saglabājies nebija, Puķu vecmāmiņas bēniņos tomēr atradās neliels krandiņš no tā, un tad tur uz tā vecā papīrīša bija vārds Gines. Es kā domāju, būs savādāk, kad aptina māju riņķi, un pēc tam izrādījās, ka sasnieguši Gines rekordu, un tad par godu šim faktam arī nosauc mazo puķīti. Otrs variants, kad piedzima tētis, tad tika dzerts Gines alus, bet vienalga kā. Tā ir bērnu grāmata. Tā ir bērnu grāmata, jā. Bērnu grāmata, kā tu teikt, kādam vecumam tā varētu būt? Es jau gan lasīju pati. Aha. Bet man liekas, tā ir no tām grāmatām, kura varētu lasīt priekšā arī sākumskolniekam, kurš pats vēl nelasa, un kuru varētu lasīt arī ik viens bērns un viņa vecāks, ja vien vispār patīk bērnu grāmatas. Autori ir ļoti, ļoti jauki strādājusi gan ar puķu ģimeni, gan ar latviešu valodu, gan ar dažādām vārdu spēlēm. Man jau liekas interesanti arī tas, ka šeit var notikt tādas patiesas vārdu spēles, ja kā man uzšķīrās nodaļa, kurā zaķis baķis satiek jūras vilku. Ja? Pirmkārt jau zaķis baķis, bet jūras vilks izrādās tiešām ir vilks jūrnieku kreklā. Un te ir tā vārdu spēle, un arī tas zaķi varbūt naivais jautājums, vai tiešām tikai uz kuģa brauc komandā tikai vilki. Tad izrādās, ka nē, tur ir dažādi dzīvnieki, kā skaidro jūras vilks. Bet kas ir interesants šajā attēlā, ka šis zaķītis man kādēļ atgādina kaut ko citu. Proti, zaķis baķis man ļoti, ļoti atgādina Sivēnu no Vinija Pūka. Bet paskaties, ar ko beidz šis dialogs zaķim ar jūras vilku. Kad vilks skaidro, ka par jūras vilku var kļūt tik viens zvēriņš, pat kaķi vai zaķi, tad zaķis Bikli saka, un kāds zvēriņš tu biji pirms tam? Un tad gan jūras vilks sāk smieties un paskaidro, ka par jūras vilkiem sauc visus tos zvērus, un viņi ne par ko nepārvēršas. Viņi vienkārši ir ilgi ceļojuši pa jūrām un tādēļ kļuvuši par jūras vilkiem, bet viņš ir bijis vilks jau piedzimstot. No rīta tikko gaismas izpenoru čalo ruķi. Piemēro plānotešu kaļu un veido lielu puķi. Tiem plācis tāds, ka ganījām uzsēsties viņi maisā. Kas puķās te piesaistīts un laidīs viņu gaisā. Tas plāns ir gudrīs domāts, bet tas begrības labas. Nekur viss nevest uzskatīt, ne Sivainā, ne babas. Un te no gluži negaidot ar puķi lidot garām. Ir pagaidies kovaņiem, pravam vai nu baram. Un ruģi tie, kas zinībās nav iebažami maisā.
pirkstiem iesāk rēķināt, cik ovaņu ir gaisā gaisā. Tiecis pa citus teikdiem iesāk skaidīt balsī skaļā skaļā. Cik vanu tur, cik ovaņu un palaiž birvi vaļā vaļā. Te brīdī ceļas teicīs svešu parā gaisā puķi puķi. Par ko nemaz mums tās netīri, bet nesīgi rūķi rūķi. Diezgan ištīcis mākoņas ar viskās vajag kājām kājām. Un sagaidams viņš ierodas pie laika veča mājām mājām. Sēdz priekšā vēlā vakarā stāv mākoņu vārtu priekšā priekšā. Un tie laikas ar veču kukas negrib lai so iekšā. Bet kamēr šeit tad tie laikas pusvēkšu ceļojiem oļiem. Nakmā dzīvojas vīrils bez teiks lēniem soļiem soļiem. Tas laika veča izzinis, kas nāk ar soli gausu gausu. Tev ļoti svarīgi sakā mēs atsājai par sausu sausu. Te pašā brīdī vārtis nāk bez prokšiem vēdris vaļā vaļā. Un vecītim lai dzīvos sveisos, visi balsis skaļā skaļā. Vecītim, lai dzīvos sveisos, visi balsis skaļā. Un vecītim, lai dzīvos sveisos, visi balsis skaļā skaļā. Piedalies, uzvari un lasi! Arī šajā lasāmlaikā mēs piedāvāsim konkursu, un arī šis būs radošais konkurss. Jo proti ir iespēja apdomāties un uzrakstīt e-pasta vēstulē, adresējot lasāmlaiks@lr2.lv. Radošo darbu īsu vēstulīt, kurā nekas daudz nav jāraksta. Patiesībā mēs ar Kristīnu šobrīd vēlreiz ielūkojamies grāmatā citātu un atziņas vārds vārdā, un no daudzām atziņām izraugāmies vienu, kur, manuprāt, ir ļoti jauki. Tu izraudzījies tieši to. Un uzdevums ir tāds: uzmanīgi noklausieties pusi no šīs atziņas, un otru pusi lūdzu mēģiniet loģiski turpināt. Izdomājiet paši. Sagadīšanās bieži vien īstenībā nav nekas cits kā. Jā, nekas cits kā kas. Jā. Tad es arī vēlreiz atkārtošu. Lūdzu, pabeidziet šo atziņu. Sagadīšanās bieži vien īstenībā nav nekas cits kā. Un balva šoreiz būs ļoti, ļoti kārdinoša, jo tā ir pavisam jaunā, tikko iznākusī Lisas grāmata Šanhajas meitenes. Dāmas, sasparojieties! Tā grāmata ir ko vērts. Meiteni ar kaulu ziediem, acis zilas, kur tu iesi, Margarita? Takas malā zāle glāsta, slaidas brūnas basas kājas, un kā pirmā mīlestība matu pīre guļ uz krūtīm. Kas tavs valsts būs, Margarita? Solveiga, pērs, gincermelis, apa un kājas aizvedīšu. Man vienalga, kur tu gribi. Kas tavs valsts būs, Margarita? Solveiga, pērs, gincermelis, apa un kājas aizvedīšu. Man vienalga, kur tu gribi. Tā kā
sapņus, Margarita, kur es braucu vēl joprojām. Dzirdu tavu mazo paldies, kāpēc man bija jāvērt citam. Meiteni ar kaulu ziediem, kas tavs valsts būs, Margarita, Solveiga, Bērzgins ir melis, apaun kājas aizvedīšu, man vienalga, kur tu gribi. Kas tavs valsts būs, Margarita, Solveiga, Bērzgins ir melis, apaun kājas aizvedīšu, man vienalga,